Šis video sižets ir veltīts komunikācijas subkulturācijai. Šodien var droši teikt, ka masu komunikācijas ēra ir noslēgusies. Masu komunikācijas ēra ir noslēgusies. Diemžēl mēs vēl lietojam šos vārdus masu komunikācija, masu komunikācijas līdzekļi, taču principā reālā dzīve ir ļoti būtiski izmainījusies. Latvijā viņi izmainījās pirms apmēram 20 gadiem, pārējā pasaulē agrāk. Amerikas Savienotajās valstīs izmainījās jau apmēram pirms 50 gadiem. Amerikāņu slavenais sociologs Elvils Toflers šīs lietas ļoti labi ir aprakstījis vienā no savām grāmatām, kā izmainījās masu komunikācija. Kā izmainījās masu komunikācija Amerikā. Latvijā šīs izmaiņas mēs piedzīvojam tagad aizvadītajos 20 gados. Ko nozīmē masu komunikācija? Masu komunikācija principā nozīmē to, ka informācija ir adresēta visai sabiedrībai, 100% visai sabiedrībai. Un masu komunikācijas līdzekļi pamatā strādā, un viņi ir tā izveidoti, ka viņi pamatā strādā ar visu sabiedrību 100%. Padomu Latvijā, protams, ka tā tas bija, ka bija atsevišķi, bija burtiski nedaudz tikai laikraksti, tā saucamie valsts laikraksti, jeb nacionālie laikraksti, kuri strādāja ar visu Latvijas sabiedrību. Tas pats bija vērojams un tāpat notikuma attīstījās 20. gadsimta pirmajā pusē un agrāk arī pārējā pasaulē. Protams, ka par masu komunikāciju nākas runāt tikai no apmēram pārējā pasaulē no 19. gadsimta beigām, kad pieaug iedzīvotāju skaits. Jo masu komunikācija, protams, ir saistīta ar demogrāfiju. Masu komunikācijas laikmets tagad ir noslēdzies, jo jau Amerikā jau no 50. gadiem un mēs šeit pirms 20 gadiem pamatā visu savu komunikāciju organizējām orientējoties uz subkultūrām. Ir tāds jēdziens, kuru lieto zinātnē, ne tikai zinātnē, bet arī ikdienā, uz subkultūrām. Ko mēs saucam par subkultūrām? Par subkultūrām mēs saucam tādus sabiedrības daļu, kuras kultūras vērtības, kultūras vispār kopējā orientācija atšķiras no kopējā, kultūras līmeņa, no kopējā kultūras satura. Tā ir tāda pakārtota kopējai lielajai, kas saka, vispārējai kultūrai pakārtota apakškultūra, subkultūra. Šis jēdziens arī ir jauns. Ir labi zināms, ka šo jēdzienu 1950. gadā pirmo reizi lietoja amerikāņu sociologs Deivids Rismers un apzīmējot jauniešu subkultūras. Šis vārds subkultūra joprojām pamatā asociējas ar jauniešu subkultūrām. Arī augstskolās un ne tikai augstskolās, zinātniskajās iestādēs pašlaik vēl ļoti plaši pēta subkultūras un pamatā pēta tikai šīs jauniešu subkultūras. Es pats atceros, kā šīs jauniešu subkultūras veidojās arī 50. gados Latvijā, tie bija tā saucamie stilīgie, kā viņi ģērbās un tā tālāk. Jauniešu subkultūras, kuras radās pēc Otrā pasaules kara rietumos, ļoti strauji, ļoti praši, radīja veselu, tādu jaunu novirzienu kultūrā. Taču, principā, tagad ir šis jēdziens subkultūra ir jāpielieto ne tikai pret jauniešu subkultūrām. Jo mūsdienās, varētu teikt tā, visa kultūra, visa sabiedrība pamatā ir sadalījusies subkultūrās, kuras apkalpo attiecīgi atsevišķi mēdīji, subkultūru informācijas līdzekļi. Šodien ir jārunā nevis vairs par masu informācijas līdzekļiem, bet par subkultūru informācijas līdzekļiem. Subkultūru saraksts ir ļoti plašs šodien. Internetā ir pieejams subkultūru saraksts
jauniešiem. Taču šeit šajā subkultūras sarakstā ir iekļauti ne tikai jaunieši, bet šeit es redzu ir arī tādas subkultūras, kuras attiecas ne tikai uz jauniešiem. Kādēļ šodien nākas runāt par subkulturāciju, par komunikācijas subkulturāciju? Apmēram jau 50 gadus balto cilvēku civilizācijas sadalās tik tiešām tādos atsevišķos fragmentos. Samērā noslēgtos fragmentos. Relatīvi, protams, noslēgtos fragmentos, bet šis pašizolācijas līmenis ir tomēr diezgan bieži samērā augsts. Jauniešu subkultūrā viņš mēdz būt ļoti augsts, jo atsevišķas jauniešu subkultūras cenšas norobežoties no pārējās sabiedrības diezgan pamatīgi. Kas radīja šo subkulturāciju kopumā? Ne tikai šīs jauniešu noslieksmes protestēt pret valdošo kultūru, pret valdošām normām, tradīcijām. Zinātne šodien ir noskaidrojusi un pamatīgi jau izpētījusi, ka bija vairāki faktori, kas radīja subkultūras. Viens no galvenajiem un izšķirošajiem faktoriem bija, protams, bizness. Patērēšanas veicināšana, jo visa reklāma un visa, mārketinga darbība pēc Otrā pasaules kara ir orientēta uz subkultūrām. Kad sāka ražot preces nelielā apjomā, nelielos metienos, nelielās tirāžās, kuras bija adresētas atsevišķām cilvēku grupām. Šajā ziņā ļoti interesanta aina ir vērojama sporta preču attīstībā. Kad sporta preču ražojošās firmas apzināti veicināja attiecīgu subkultūru rašanos. Piemēram, tie cilvēki, kuri staigā ar slēpotāju nūjām, tā ir viena no tādām subkultūrām, kuru faktiski radīja paši šo nūju ražotāji. Šī tēma ir ļoti, ļoti interesanta. Viņa ir izpētīta, principā ir labi zināma. Labi ir zināms, kā Adidas sacentās ar Nike un tā tālāk, kā viss tas attīstījās. Bet mūs interesē, un kas mums ir svarīgi, tas, ka subkultūru rašanos veicināja faktiski biznesa un visa šī patērēšanas māja. Šodien mēs zinām, ka visa patērēšana principā ir orientēta uz subkultūrām. Visu preču ražošana ir orientēta uz subkultūrām. Kas vēl veicināja subkultūru rašanos un komunikācijas subkulturāciju? Protams, kā paši tehniskie līdzekļi, informatīvi tehniskie līdzekļi, pirmkārt un galvenokārt internets. Ne tikai internets, arī televīzija, pakāpeniski, radio pakāpeniski, arī prese pakāpeniski sāka orientēties uz subkulturāciju. Elvins Toflers ļoti plaši apraksta, kā tas viss notika Amerikā, kad radio, prese, televīzija sāka apkalpot atsevišķas sabiedrības subkultūras. Puķu audzētājus, suņu audzētājus, makšķerētājus un tā tālāk. Tā pakāpeniski veidojās, šīs subkultūras, kuras apvija visdažādākie, cilvēku dzīves komponenti. Ne tikai komunikācijas līdzekļi, bet arī preces un tā tālāk dažādi pasākumu veidi un tam līdzīgi. Internets, protams, šodien arī rada subkultūras. Internetā sociālie tīkli pat ir, attīstās saskaņā ar subkulturācijas principiem. Mēs parasti pazīstam tos populārākos, masveidīgākos, Twitteru, Facebooku. Taču internetā ir ļoti, ļoti daudzām subkultūrām veltīti saiti, tīkli, un tās ir subkultūras, kas nav saistīts ar to darbību, kas notiek Twitterā, piemēram. Kas vēl ir ļoti svarīgi, runājot par komunikācijas subkulturāciju? Tā ir tā parādība, ko mēs tagad saucam par kognitīvo specifiku. Jo šī kognitīvā specifika
ir ļoti izteikta subkultūrās. Tas nozīmē, ka subkultūru pārstāvji dzīvo savu dzīvi, savu garīgo dzīvi. Viņiem ir pilnīgi savā, kā teikt, iekšējā pat valoda, intereses. Un šī garīgā norobežotība no pārējās sabiedrības mēdz būt atsevišķos gadījumos ļoti, ļoti liela, dziļa un bez kaut kāds arī pat intereses uzturēt sakarus ar pārējo sociumu. Kognitīvā specifika šodien ir tāda parādība, kas ir jāņem ne tikai patērēšanas organizēšanā, ne tikai mārketinga speciālistiem. Šī kognitīvā specifika, jeb šī garīgā izjūta, šo subkultūru pārstāvju garīgā izjūta šodien ir jārespektē visiem. Tajā skaitā arī studentu darbā ar studentiem, ar dažādām pieaugušo grupām. Ir jāzina, kā pie viņiem vērsties politiskajā darbībā, ideoloģiskajā darbībā. Šodien vairs nav kā masu, kā teikt, komunikācijas laikmetā, kad paziņojums tika adresēts visai tautai, kā teica. Šodien paziņojumi ir jāadresē un jāpiskaņo subkultūru interesēm. Jo, kā teikt, subkultūras dzīvo savu dzīvi, viņām ir savas intereses, un viņi saprot tikai attiecīgu valodu, attiecīgus paziņojumus. Taču subkultūru virzībā ir arī daudz kas tāds, kas ir saistīts ar to, kas bija agrāk masu komunikācijas laikmetā, masu informācijas līdzekļu darbībā. Un šeit viens no tādiem svarīgākiem momentiem ir uzskatu līderi. Par tiem mēs parunāsim nākamajā video sižetā. Paldies!